Godātie studenti, esmu jūsu pasniedzēja studiju kursā Civiltiesības vispārīgā daļa. Mani sauc Dziedra Mintika. Priecājos, ka Latvijas Biznesa koledža un Eiropas tālmācības augstskola nodrošinājusi šo iespēju sniegt konsultācijas arī ar audio ierakstu palīdzību. Līdz šim esat iepazinušies ar studiju kursa aprakstu civiltiesībās un pamanījuši, ka apmācība sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētisko daļu jūs apgūstat no ievietotajiem lekciju materiāliem vai ieteicamām mācību grāmatām, bet praktisko daļu apskatīsim kopā, lai jūs sekmīgi un bez pūlēm varētu veikt uzdevumus. Kā to labāk veikt? Vispirms iesaku ieskatīties Latvijas Biznesa koledžas vai Eiropas tālmācības augstskolas mājaslapā, kā noformēt darbu. Metodiskie norādījumi referātu izstrādāšanā. Šo paraugu var izmantot arī uzdevuma pildīšanai. Tātad, kas nepieciešams? Ir nepieciešams rakstīt titullapā, neaizmirstiet minēt titullapā savu vārdu, uzvārdu un grupu. Tad seko uzdevumi, dotie uzdevumi, un tad katrā nākošajā lapā uzdevumu izklāsts ar atsaucēm uz tiesību normām. Apakšā vēris, ja tāds nepieciešams. Darba beigās minēsiet literatūras sarakstu vai tiesību normas, kuras ir pielietotas darbā. Ja sekos darbā arī secinājumi un priekšlikumi, par to tikai priecāšos. Darba apjoms līdz 10 lapām. Jeb arī var rakstīt vairāk, ja ir pietiekošs materiāls, bet ne mazāk. Ar ko tad saistās termins civiltiesības vēsture? Esam jau mācījušies romiešu tiesības. Un lūk, atkal Līna Birziņa, romiešu tiesības. Vai Kalniņš, romiešu civiltiesību pamati. Šīs divas grāmatas tad arī jums dos atbildi uz pirmo uzdevumu. Iesaku arī Filipa Švarca, Latvijas 1937. gada 28. janvāra civillikums un tā rašanās vēsture, darbu Tiesunāma aģentūras izdevniecībā 2011. gadā. Ir kāda cita autora darbu, kur jūs uzskatīsiet par labu un pielietosiet uzdevuma izstrādē. Šeit termini civiltiesības vēsturi saistīt ar seno Romu. Romiešu tiesībās termins jus civili nozīmēja Romas pilsoņu tiesības. Ja pirmais uzdevums izklāstīts, pārējām pie otrā uzdevuma. Šajā gadījumā otrajā uzdevumā jānosauc zināmie Latvijas tiesību zinātnieki, kas veicinājuši juridiskās zinātnes attīstību. Šeit atļauj izmantot internetu resursus. Tāpat grāmatas par tiesību zinātniekiem Latvijā. Iesaku Līnas Birziņas Latvijas Universitātes tiesību zinātnieki. Tiesiskās doma Latvijā 20. gadsimtā. Izdevniecība Zvaigzne, ABC
1999. gada izlaidums. Grāmata nav bieza, tikai 178 lapas puses. Tāpat romāna Apsīša, Valda Blūzmas, Tālava Junģa, Latvijas tiesību vēsture, 1914. 2000. gads. Grāmata 527 lapušu bieza. Ļoti interesanta grāmata, apskata laika posmu no 1914. līdz 2000. gadam. Grāmatā ir 11 nodaļas. Šī grāmata ļoti labi var tikt izmantota konkrēti otrā uzdevuma atbildes uzrakstīšanai. Lūk, 4. nodaļā jūs atradīsiet juristu sagatavošanas uzsākšana Latvijas universitātē un Latvijas juristu zinātniskā darbība laika posmā no 1918. līdz 1922. gadam. Tātad Latvijas juristu zinātniskā darbība. Tāpat izmantojot arī žurnālu Jurista vārds. Latvijas tiesību vēstures zinātnes attīstībā nosacīti faktiski var izšķirt 4 posmus. Lūk, tad šie posmi ir arī aprakstīti manis nosauktajā civillikums un tā rašanās vēsturē, tāpat arī Latvijas tiesību vēsture 1914. 2000. gads. Varbūt varat arī minēt jaunākos tiesību zinātniekus, kas darbojas šobrīd jau šajā periodā. Kad esat šo otro uzdevumu veikuši, atsauces minējuši, vēres lapas beigās, pāriesim pie 3. uzdevuma. 3. uzdevums ir rūpīgi jāizlasa. Tātad ir celta tiesā prasība, atsaucoties uz uz likumu par dzīvamo telpu īri, ir namīpašums Rīgā denacionalizēts 1996. gadā un īpašuma tiesības atjaunotas. Tad namīpašnieci pārstāv GN, lūk, vārds un uzvārds dots saīsinājumā. Ja? Un šajā namīpašumā ir īrnieks vai atbildētājs. Namīpašnieks griežas pret īrnieku, prasot šīs telpas atbrīvot, jo tās nepieciešamas prasītājas ģimenes lietošanai. Kā risināsies šī situācija tiesā? Jūs mēģiniet modelēt. Lūk, atbildētāji atsaucas uz civillikuma 1403, 1404, 1405 un tā vairākiem citiem pantiem, mēģinot aizstāvēt savas tiesības. Un tad rodas jautājumi. Kas tad ir aprakstītās civiltiesiskās attiecības subjekti? Kādas attiecības ir nodibinātas starp civil strīda pusēm? Kādi likumi reglamentē īrnieka un izīrētāja tiesiskās attiecības? Vai tas apstākļus, ka sākotnēji īres līgums nav bijis noslēgts
atbilstoši likuma prasībām rakstveidā un pastāv īres tiesiskās attiecības, ir šķērslis, lai atzītu, ka bijusi vienošanās par terminētām īres tiesiskajām attiecībām. Lūk, mēģiniet izklāstīt, modelēt, bet, lai uzrakstītu darbu, jāmeklē tās tiesība normas, kas bija spēkā attiecīgajā laika posmā. Ja rūpīgi būsiet lasījuši darbu, tad arī atradīsiet attiecīgi gadus, kad norisinājušies šie notikumi. Nu tad, kas tad ir cilvēciskās attiecības subjekts? Objekts. Nu, lūk, es jau minēju, mēģiniet modelēt. Kas ir AB, kas ir GN, kas ir JO, NO, kurš ir atbildētājs, kurš ir prasītājs, kurš ir pārstāvis. Tātad, kādas tad ir cilvēciskās attiecības bijušas dibinātas civil strīda pusēm? Nu, ja jūs ieskatīsieties vēl civil likuma 1488. pantā un prasībā minētajos pantos, jūs atradīsiet atbildi. Vēl atbildi uz jautājumiem varat meklēt minētajos likumos. Likumi atrodami www.likumi.lv mājaslapā. Šeit ir doti dažādi šie jautājumi, uz kuriem tad arī vajadzētu rast atbildi. Nu, un galā izmantotā literatūra un interneta resursi, kas palīdzēs jums uzrakstīt atbildi. Paldies, ka esi uzmanīgi lasījis, klausījies, lai veicas. Ja ir kādi jautājumi, zvani 29417120, labprāt palīdzēšu. Vai raksti uz e-pastu, vai arī raksti sistēmā. Lai veicas! Uz redzēšanos!